Šis video ir obligātā literatūra visiem mūsu klientiem, kuri ir iegādājušies pie mums lielos bonsai vaki, lielās priedes, lielās tūjas, visus skujkoku augus, kuri ir vecāki par 10 gadiem. Jo, ja mēs vēlamies, lai šie augi mūs priecētu patiešām ilgus gadus, mums ir jāsāk domāt par augsnes bioloģisko aktivitāti. Un kā to izdarīt, kā to nodrošināt? Lūk, mūsu receptītes. Šodien mēs esam ļoti īpašā vietā. Bioefekts, pareizi, jā, bioefekts. Jo, kā jūs jūtat, es lēnām no šīs te barošanas ar minerālu mēslojumiem, lēnām es iesaku, kā kopt jūsu augus ar bioloģiskām metodēm. Jo, kā mēs zinām, skujkoki pēc kāda 7. 8. dzīves gada nav īpaši labi, ja mēs viņus veicinām aktīvi augt augumā, un jo sevišķi mēs zinām, ka mūsu bonsai kociņus mēs noteikti negribam, lai viņi draga augšā, mēs lai griežam. Tāpēc mēs esam ciemos un pamocīsim speciālistu no bioefekta vārdā. Daira. Ļoti patīkam, Daira. Paldies! Nu tad taisīsim komplektiņus. Taisīsim 3 komplektiņus. Viens komplektiņš pie iestādīšanas, otrs komplektiņš pavasaris pirmais, kad ir labi sagatavota bijusi zeme, un ko darīt, kad mūsu zeme ir bijusi augsne, ir bijusi trūcīga. Kāds tad mūsu pavasaris ir tad? Un jautājums tagad ir par kociņiem. Jā, un mēs tagad taisam pirmo komplektiņu, kas būs šobrīd komplektiņš stādam. Mēs stādam skuju koku lielu priedi un īstenībā arī tūju. Vai ne? Tūjām ar tātad skuju kokiem. Un tad izstāstīsim šo loģiku, kāpēc mēs izvēlējāmies šo komplektiņu. Izstāstīsim tā, Jo pie saknītēm bedrītēm mēs iekaisam mēslojumu skujiņiem, kur sastāvā ir arī trihodermas sēne un vēl 2 citas baktērijas, kas rūpēsies par sakņu sistēmas veselību un par to, lai šis koks var uzņemt tam nepieciešamās barības vielas. Jā. Vēl mēs piekaisīsim bedrītē apakšā arī bacilonu, jo tā sastāvā ir baktērija, kas izdala vielu, kas nepatīk kaitēkļu kāpuriem, konkrēti viņu gramošanas sistēmai. Līdz ar to mēs šādi parūpēsimies, lai tur nebūtu šo te kāpuru. Jā, jo kā mēs zinām, ka mūsu augsne, ko mēs atvedam, ļoti bieži pilna visādiem brīnumiem, un cilvēkiem, mēs jau netaisam ne analīzes, neko, un tāpat viņi uzrodās. Nu, viņi arī dabā, arī dzīvo šie kaitēkļi, tā kā tas viss tā ir. Šo mēs zemē liksim iekšā. Un ja mums ir, tur ir arī devas rakstītas, vai ļoti ir jāsver tos gramus, tur pirmsim 20 grami, tur uz kvadrātmetru rakstīts ir, vai ne, ja es nemaldos? Devas nav jāsver, grami nav jāsver, jo patiesībā dabā eksistē arī pašregulējošs mehānisms, kas neļauj dominēt ļoti daudz vienam pār otru, tur viss dabā pats sevi noregulējās. Un labā ziņa ir tā, ka šo te mēslojumu nekad nevar iebērt par daudz un nodarīt kaut kādu kaitējumu savam augam. Bet ekonomijas apsvērumu dēļ, pieņemsim, ja mums ir kāda 2-metrīga liela priede, mēs šobrīd ļoti uz to priedi, tad faktiski tas ir cik saujiņas iebērt? Es īstenībā ieteiktu tādā no 2-metrīgai priedei būs pamatīga sakņu sistēma. Jā, uz metru vismaz diametrs. Tad rēķinām tā bedra būs tāpat kaut kādi 2 kubikmetri, ko jūs izraksiet. Es teiktu, ka tad šo te 2 kilogramu mēslojumu maisiņu es tajā bedrītē iekaisītu, jo arī tas augsts tikko, kad atnāk jūsu teritorijā, viņam ir stress pirmkārt pie pārstādīšanas, un viņam ir nepieciešams šis te pozitīvais atbalsts. Un lai tur visu to dzīvi tajā zemē sabalansētu un augam veidotu tādu labvēlīgu, tad es ieteiktu dzīvu augsni veidotos, un lai būtu visu sakņu sistēmai arī tāds atbilstošs un patīkams, es ieteiktu iekaisīt īstenībā visu to 2 kilogramus iekšā. Bet ja mēs pieņemsim stādam tūju, kuri kaut kāda 1,5 metrīgās, tās tradicionāli, ko liekas žoga augstumā. Cik daudz kaisīt? Jā, par lielo priedi mēs apmēram sapratām, dārgs augsts, neskopojamies, ieberam. Bet tad sākās tūju epopeja, kurā mēs stādam tūjas tranšējās vai kaut kādās bedrītēs, 1,50 m metrīgas tūjiņas. Tad cik daudz būtu šo te jāieber, lai būtu efekts un lai nav tā, ka pabēra un jēga nav?
Ir paredzēts 100 grami uz vienu augu, bet šeit tas augs nav definēts, cik liels, tā kā mēs nedomājam par priedi, bet ja tūjiņi apmēram tur 50 cm, tad tiešām 100 grami būs pietiekami. Attiecīgi, ja tūji ir lielāka, tur metru vai metru 50, tad ieliekam nevis šo te vienu šauju, ko mēs liktām 50 cm garajām tūjām, bet ieliekam attiecīgi 2 un 3 šaujiņas garākiem augiem. Tas, ko ieteiktu vēl pie stādīšanas, izmantot mēslojuma vitamīns un to veidot atšķaidījumu un apliet augu, jo tas veicinās jauno saknīšu veidošanos augam un vienlaicīgi arī veidot atšķaidījumu un apmiglot augu. Jo tas veicinās savukārt augu fotosintēzi, vairāk pumpuru veidošanos, vairāk sānzaru veidošanos, jūsu augs kuplāks, un arī, ja tas ir dzīvžoga, arī dzīvžogs būs kuplāks. Jā, un te es mazliet arī iestarpināšu, acīm redzot arī, mēs parunāsim šo te vitamīnu izmantošanu, kad mēs piegriezīsim bonsai kociņus, jo tieši šī cerošanās mums ir ļoti nozīmīga, kad mēs veidojam šo te bonsai koku apakšējo zaru biezumu, kas šādi tad ir pavājš, ja? Un tātad mēs šo te noteikti lietosim. Mana personīgā pieredze tiešām ir, ka es viņu lietoju mūsu Nivaki kociņiem, bonsajiem, un es kopā ar fulvīnu skābi leju uz saknēm, un tiešām viņa ļoti liela starpība efekti, es redzu ļoti spēcīgi. Bacilāns ir augsnes mēslošanas līdzeklis, bet šo te feino baktērijas īpašību, kad tā gramošana tam kaiteļu kāparam sabojājās, mēs izmantojam kā blakus efektu. Un cik viņu būtu jāizmanto? Nu, tā, lai... Bacilāns tāpat ir paredzēts aptuveni 100 grami uz vienu augu. Atkal tas ja mēs runājam atkal daudzums par to mazo 50 cm garu augu, attiecīgi liekam tad vienu šaujiņu apakšā, ja ir tur metrs, tad 2 šaujiņas, nu tad varam tāpatiem 50 cm ik pa šaujai pielietot. Jā. Vairāk. Vai mainīsies šīs devas, ja pieņemsim lieto slieku kompostu vai kaut kas tam līdzīgi, neatkarīgi no zemes kvalitātes mēs to daram? Mēs to, jo tā augsne ir noplicinātāka, jo mums tā deva ir jāpaliek lielāka, piemēram, 2 reizes lielāka uz noplicinātu augsni. Ja tā augsne ir auglīga, mikrobioloģiski aktīva, dzīva, tad mēs varam viņu pievienot to standartdevu, bet ja augsne ir noplicinātāka, tad mēs viņu liekam 2 reizes vairāk. Jo noplicināta augsnē ir šis te pozitīvais atbalsts augam vajadzīgs vairāk. Paldies! Un tad nākamā mēs komplektu taisam jau šobrīd pavasarī, kuri jau aug mūsu dārzā. Lielie skujeņi, lielie bonsai, Nivaki un lielā priede, kuru druscītiņi jāpalīdz pēc pavasara atkopties. Un šobrīd mēs esam pie otrā komplektiņa. Komplektiņš tiem, kuri aizpagājuši gadu ir iegādājušies pie mums mūsu Nivaki, mūsu lielās skujeņus, patiesībā arī jebkuru skuju koku, ja? Bet vairāk mums interesē tiešām par šiem dārgiem kokiem. Tātad mums ir vispirms jāpasaprot, vai mūsu augsne ir bijusi labi ielabota, un man jāsaka tā, 99% visdrīzāk tā ir tikai parastā augsne, bijusi, kas ir zemē, nu, turpat uz vietas tā ir bijusi kūdra, un labākā gadījumā var būt kāda sauja, komposts, labi, jā, bet visdrīzāk, ka nē. Pirmais variants, ja tiešām ir ļoti ierīkot, kurā ir kompostu zeme bijusi, kvalitatīva, nu, bagātīga zeme, augsne, tad kādu mums vajadzētu šobrīd pavasara kopšanu? Sākam ar to foršo variantu, jā. Tad es ieteiktu vienkārši ierušināt mēslojumu skujiņiem no virsmas. Jā. Tad, protams, mulča ir jāpaņem nost, ja viņa tur ir virsū. Ja tas nav ērti, tad būs cits variants ar šķidro mēslojumu. Bet, ja tas ir ērti, tad ieteiktu tādu ierušināt šo te mēslojumu skujiņiem. Cik daudz atkal uz lielo? Mēs atkal par lielo koku runājam, ko tu es teiktu tā kā uz 2-metrīgo koku, katram kāds 2-3 šaujas, jo tur jau apakšā mikroorganismi tāpat ir. Tā kā mēs pieņem par to, mēs papildinam, dodam šo te atbalstu. Jā, un ja nevar atrušināt mulčiņu, tad mēs lietojam šķidro mēslojumu. Šķidros mēslojums tieši skujiņiem tāds komplekts patreiz nav. Bet tad es ieteiktu izmantot, piemēram, mēslojumu Subtimiks. Jā. Un, ja ir aizdomas, ka tur varētu būt arī, piemēram, maivaboļu kāpuri, kas bojāt augu saknes,
Tad pievienojam šo te mēslojumu bacilonu. Jā. Un to var kopā, to varētu likt kopā un neuztraukties par šo. Jā, visu tajā mirklī, tā kā mēs salaistam, tad mēs visu drīkstam saliet kopā un uzliet augam. Jā. Tad, kad esam aplējuši, tad mums jāparūpējās arī par auga virszemes daļu. Un tad savukārt mēs izmantojam vitamīnu un trihodermīnu. Jā. Sataisam šķīdumu, trihodermīns būs 100 ml uz litru ūdens. Priekš skujiņiem vitamīnu es ieteiktu ņemt 50 ml uz litru ūdens. Turpat nav rakstīts, vai ne? Šeit ir rakstīts 10 ml, tā ir citiem augiem domāta, bet ja runājam par skujiņiem, tad es ieteiktu 50 ml uz litru ūdeni un apmiglot. Jo sevišķi pēc pieformēšanas atkal atkārtoju, ka mums ir nozīmīgi, lai skujeņi pēc tam sakuplotu, saveidotu savas pumpuriņus, gan tas ir nivakī kociņam, gan tās ir tūjai. Tā kā šis te noteikti pēc piegriešanas, pieformēšanas šo te obligātu uzpūšam štādu brīnumiņu. Jā. Jā, jo vitamīns veicinās to, ka būs vairāk pumpuriņu, vairāk sānzariņu, augs veidosies kuplāks. Un ja jums ir aizdoma, kad sakņu sistēmai vajadzīgs atbalsts, kad nav daudz jauno saknīšu, tad mēs varam arī tam laistājamajam šķīdumam, ko mēs liesim uz saknēm, pievienot nedaudz vitamīnu. Un te mēs redzam arī bacilons ir šādā te sausā formā. Kā jums šķiet, kāpēc mēs nebūtu vienkārši paņem uzpūš un viss salēj, ja? Kāpēc mēs tā kā variantu, ka šo pirmo kā labāko variantu izvēlējamies, izstāstiet? Jā. To mēslojam skujiņiem, tāpēc, ka tur ir tieši salikta kopā komponenti, kas domāti tieši skujiņiem, kas viņiem vairāk patīk. Tas būtu izmantojams arī, piemēram, rododendriem, krūmellenēm, hortenzijām, visām skāba augstu mīlošiem augiem mēs varam izmantot šo te mēslojumu skujiņiem. Tāpēc mēs to izvēlējāmies kā pirmo variantu. Bet, ja mums nav šī te iespēja ierušināt, tad mēs izvēlamies laistīt un saliekam komplektu un arī no citiem komponentiem. Jo šos subtimiksu var lietot jebkam? Jā, īstenībā subtimiks līdzīgi kā trihodermīns. Es varu teikt, dārzā ir absolūti visiem izmantojams, jo subtimiks sastāvā viena no sastāvdaļām arī ir šis te trihodermas sēne. Un, ja pieņemsim, mēs jūtam, ka tā sakņu sistēmiņa nav izveidojusies no iepriekšējā gada, ir mazliet tāda vāja, vai arī ziemā šobrīd ir apsalusi, kaut kādā, viņi vēl nav bijis dziļumā, ja? Tad šī sosdeva varētu būt vitamīns. Jā, mēs tad arī pagatavojam šķīdumu no vitamīna un lejam uz augsnes. Šos 50 ml. Jā, un tas arī veicinās šo te jauno saknīšu veidošanos, līdz ar to augs varēs arī labāk uzņemt barības vielas, un jo veselīgāka un plašāka sakņu sistēma, jo būs krāšņāks augs arī virs zemes. Brīnišķīgi, paldies! Un trūcīgajā variantā mēs visi izrunājamies arī to, ka tas bija labi sagatavota, veselīga, bagāta augsne, bet ja tomēr mēs saprotam, kad ir trūcīga zeme, ko mums vairāk pie šī visa komplektiņa jāpieliek būtu? Tad mums būtu nepieciešams to devu palielināt aptuveni 2 līdz 3 reizes. Trūcīga augsnē. Proti, ja mēs tagad uz vienu augu trūcīga augsnē mēslojumu skujiņiem izmantotu, piemēram, 2-3 tādas, manas šaujiņas nelielas, tad tajā gadījumā mēs to devu palielināsim 2 reizes. Un tomēr nevajadzētu aizmirst, kad barības vielas augam tāpat ir vajadzīgas. Tātad mums būtu jāpadomā, kā mēs varam vai kompostu vai kaut kāds kūtsmēslu granuliņus iedot tam augam. Bet šī te mēslojuma deva arī ir jāpalielina. Un mikroorganismi ir tie, kas arī palīdz augiem uzņemt barības vielas no augsnes, pārvērst viņus tādā formā, ka augs viņus var uzņemt. Jo dažkārt tās barības vielas minerālās augsnē ir, bet viņas nav tādā formā, ka augs viņus var paņemt. Un tad sanāk tāda, mēs it kā dodam, lai viņš ēd, bet viņš saka, mute ciet, viņš neēd, jo viņš saka, es to vispār nevaru sagramot, ko jūs man tagad piedāvājat. Un tā mikroorganismi ir tie, kas šo te pārtiku augam pārvērš tādā formā, ka viņš var viņu uzņemt un izmantot. Super, paldies!
Tātad, kur vēl var nopirkt jūsu līdzekļus? Mūsu līdzekļus jūs varat nopirkt vēl mūsu internetveikalā. Tas ir ejot mājaslapā www.bioefekts.lv. Un, protams, visos dārzkopības veikalos, tirzniecības lielajos centros, kā Depo, Mājai dārzam, Senukais, Kuršos. Jā, tā kā Mārupiešiem Siljā un noteikti Agrimatko, ja var noteikti ir. Un par internetu veikalu, ja šodien mēs pasūtam, tad 2-3 dienu laikā jūs saņemat. Jā. 2-3 darba dienu laikā jūs saņemat. Jā. Paldies! Vēlreiz par šiem līdzekļiem manā interpretācijā. Šo skujeņu augsnes atjaunošanas līdzekli es lietotu lielajām priedēm vismaz 5 gadus, jo priedes ļoti lēni veido savu bioloģisko vidi pēc pārstādīšanas. Vitamīns 50 ml uz 1 litru plus tejkarotes gals. Regrīners palīdzēs katru reizi pēc piegriešanas, vai tām tūņām, vai tās būs priedīts, palīdzēs sacerot un mazliet pabaros. Kāpēc vermikomposts vai vispār komposts vai mazliet arī kūtsmēsli sajaukt ar skābo kūdru, lai radītu skābo reakciju? Tā ir barības viela, bet atceramies, skujkoku ēd mazāk, bet ēst viņam vajag. Un regrīneri es joprojām ieteikšu, jo tā ir brīnišķīga viela, fulvīna skābi, kas ir kā transporta viela un visu iepriekšējo tā ātri ievadīs augā.